Cik daudzi cilvēki gada sākumā, gada mījā, apņemās visu kaut ko jaunu, gadam tur plānus saraksta, es tur vairāk to darīšu, vairāk vingrošu, mazāk ēdīšu končiņus, rūpēšos par svaru, būšu veselīgāks, laimīgāks un tad sasniegšu finansiālos mērķus un tā tālāk. Un cik daudziem ir pieredze, ka ļoti maz kas no tā pēc tam tiek realizēts un piepildās. Un cik vispār daudziem ir pieredze, ka kaut kas iekšēji viņu velk atpakaļ un viņš atkal ir tajās pašās sliedēs, varbūt pat vēl sliktāk. Ļoti maz, kas mainās parasti, ikdienā. Un lūk, man ir atslēdziņa, kas ļaus pilnīgi savādāk to visu pagriezt. Tādā veidā, ka jūs sapratīsiet, kas ir tas, kas jūs, stumj atpakaļ, ja velk atpakaļ. Un jums būs caur savu pieredzi iegūts instrumentārijs, tāds piedzīvots, jo tas ir pilnīgi savādāk nekā, kad jūs informāciju saņemat un nekā, kad jūs piedzīvojat. Un caur šo instrumentāriju jūs varēsiet atbrīvoties no jebkuriem tā saucamiem savām vājībām, kas jums ir. Un, tā tehnoloģija, kuru es nodošu, viņa būs savā ziņā ļoti vienkārša, ļoti pieejama, bet savos dziļumos un tajā, kādu viņa efektu dod cilvēkam, viņa ļoti, ļoti spēcīga, dziļa un liela. Un no kurienes, kas tā vispār par tehnoloģiju? Sākumā vēl par ieguvuņiem, ko jūs varētu iegūt ar to tehnoloģiju. Pieņemsim, kādam, tur sievietēm aktuāls jautājums ir darbs ar savu fizisko ķermeni, ar mazāk končiņas ēst vai kūciņas, tur vingrot vairāk, staigāt, lai svaru nomest un tā tālāk. Tas sāpīgais jautājums, tas svars un tas izskats, vizuālais. Bet kaut kas vienmēr traucē, kaut kas ļaunums, tā kā ļaunais kaut kas, kas visu laiku pamudina atpakaļ atgriezties un caur gribu ļoti grūti un ļoti smagi. Ja? Tad lūk, ar šo tehnoloģiju, kuru es iedošu, instrumentāriju, jūs varēsiet paši izstrādāt tā, ka jūs varēsiet to viegli izdarīt. Un ne tikai ar svaru, ar končiņām, ar kūciņām, ar jebkuru savu vājību. Lai tas būtu, ka jūs internetā sēžat pārāk daudz, vai telefonā jūs sēžat pārāk daudz, nekā tur, gribās grāmatas lasīt, gribās kaut ko citu uzmanības laiku nospirt, un automātiski tas viss notiek. Vai arī jūs ikdienā neesat tādā produktivitātes stāvoklī, kādā jūs gribētu būt, lai visu kaut kādus darbus darītu. Vai jūs atliekat visu laiku darbus svarīgus, vai jūs no svarīgiem pārējat uz nesvarīgiem, liekas, ka kaut ko daru, bet patiesībā neko nedaru, jo rezultāti nav kaut kas tāds. Jūs ar to varēsiet tikt galā. Vai slinkums, vai arī tas pats, ka jūs nebaudat katru mirkli, katru dzīvi brīdi, un jums visu laiku kaut kas uzmācās, vai arī ar savām domām kaut kādām, kuras ir ļoti daudz un haotiskas, kaut vai ar to procesu arī varēs strādāt. Ar jebko, kas jums sevī nepatīk. Varēs strādāt ar šo tehnoloģiju. Un efektīvi. Man šis gads sākās ar apgūšanu šīs tehnoloģijas. Un es esmu tagad apguvis, un viņa man tik ļoti iepatikās un tik ļoti jaudīga. Es viņu jūtu kā ļoti jaudīgu instrumentāriju, ka man gribās ar viņu padalīties arī ar jums. Un līdz ar to 9. februārī man startē jaunais klubiņš tieši veltīts tehnoloģijai aspektam vienam, kuru mēs mēnešu ietvaros iesim tam visam cauri. Kas tas tāds ir par aspektu, par instrumentāriju? Tas ir no Ignācija Lojolas garīgie vingrinājumi, no tādas grāmatiņas. Ignācijs Lojola ir jezuītu ordeņa dibinātais. Kādam tu tās uzpeld uzreiz par jezuītiem visādas konspirāciju filmas, kas ir skatīts. Uzreiz pateikšu, ka ja jums pēkšņi uzgāja kaut kāds šāds vīrusiņš tagad un jums uzreiz nokartās tas kaut kāds entuziasms, kurš sākumā bija radījies, tad uzreiz varat nofiksēt šo vīrusiņu, jo viens ir, kas tur ir ordenis, ko viņš ir darījis, ko viņš ir sasniedzis, gan no tā arī var daudz ko gūt priekš sevis, ka tā tehnoloģija ir ļoti efektīva. Un pavisam kaut kas cits ir darbā ar sevi, ka jūs viņu izmantojat darbā ar sevi, to tehnoloģiju, kas ir brīvi pieejama, nekur nav slēpta, apslēpta. Un trešais ir tas, ka jums jau ir radies kaut kāda cita cilvēka iestāstīts domforma, jeb uzskats, jau gatavs iedots, kurš ir iebarots jūsu smadzenēs, jūs esat viņu paņēmuši, un tagad caur to uzskatu jūs skatāties uz šo lietu vai šo aspektu, uz šo situāciju.
Kaut gan jūs paši neesat no A līdz Z izlasījuši, pieņemsim, Loyolas grāmatu, kas ir dibinātājs, jāsanāk, tas ir pamats, uz kā vispār tika būvēts viss. Jā, tas tas, ko viņš darīja, ko viņš deva. Jūs caur to jau varat vispār savādāk izjust, kas tas viss ir. Ne jūs esat paši iedziļinājušies tajā tematikā, ne jūs esat pasauli izzinājuši un viss jums ir puzles gabaliņi, visi salikušies, lai jūs varētu bildi salikt, kāpēc, teiksim, tiek darīts vienas vai otras lietas, jo priekš jums tas izskatās šādi, realitātē tas vispār kaut kas cits ir. Jā, un jūs sevi iemūrējat citu cilvēku uzskatu pasaulē. Nevis, ka jūs paši augat un veidojat šos priekšstats, jā, bet jūs ļaujat citiem to darīt. Jūs ļaujat, pieņemsim, kāds apgrauzis ābolu, nometis serde sapuvusi, tārpi, tur vēl kaut kas viņa apēduši, tāda sapuvuša pretīga, un kāds jums stāsta, ka tas ir ābols. Un priekš jums tagad tas ir ābols, kaut gan tā ir serde, pie tam vēl ne tā labākā svaiguma, ja, un sapuvusi. Un jūs visu tagad vērtēt, kā ābols ir šādas, sapuvusi serde ar tārpiem. Un jūs nemaz nav nekāda mazākās nojausmas, kas ir īsts ābols, kā viņam jāizskatās, kas ir īsta ābola garša, kas ir īsta ābola smarža. Jūs pēc tās serdes sapuvuma smaržu jūs smaržojat, ja, un priekš jums tā jūs skatāties uz visu, ja. Un lūk, visas tie video atmaskojošie, viņi sevi nes šādu kodu, un viņi laupa jums iespēju attīstīties. Jo, ja jūs, pieņemsim, tas laupa iespēju attīstīties, jūs sevi nobloķējat. Kam ir izdevīgi, ka jūs neattīstaties? Kaut kādam tie, kas grib jūs pārvaldīt, jā, nevis tiem, kas grib jūs attīstīt. Nu, kaut kādam iekšējiem blokiem, programmām, kas jūs pārvalda, vīrusiem, kas sēž jūsos. Ja jūs ar viņiem sāksiet strādāt, tad jūs viņiem atbrīvosieties. Viņiem nav izdevīgi, un viņi jūs satur. Caur šādām satura vienībām, pārvaldot citus cilvēkus, radot šīs satura vienības, tas viss tā kā kopistiskais tāds burbulis vinegrets, kurā mēs te dzīvojam. Un otra puse, ka jūs ziniet, ka jums prātā viss kaut kāda vīrusa ir, jūs to atmetat ārā, nost, pastumiet, paši apgūstiet tehnoloģiju un skatieties, kā tas jums palīdz vai nepalīdz, jā. Un pēc tam jau veiciet secinājums jau pēc savas pieredzes, atmetot pilnīgi visus uzskatus iepriekšējos, kas jums ir, jā, jo viņi traucēs. Lūk, tā ir pareizā pieeja, un ja jūs tā darat, tad jūs attīstāties. Jūs nekad nezināt, caur kurieni pie jums atnāks kaut kas vērtīgs. Un ja kāds, teiksim, sēž un domā, vai jau sen gaida, vai lūdzās, vai tur visumam, dievišķiem, radītājiem, vienalga, kam dabai, kaut kāds atbildes uz saviem jautājumiem, kāpēc man ir tā, kāpēc man ir šādi, kāpēc man nesanāk tas. Tagad jums ir rekords ar mani runā šis dievišķais, šis visums, šis radītājs, šī daba, kur jums pasaka, kur jums iedod instrumentu. Un tas, vai jūs saklausīsiet, spēsiet vispār uztvert tas, ka daba ar jums tagad runā, radītājs ar jums runā, dievišķais ar jums runā, jūs spēsiet to vispār pieņemt un uztvert, tas jau ir no jums atkarīgs. Vai jūs to spēsiet pieņemt, saprast, uztvert, ka, tagad ar mani notiek saruna, tagad ar mani runā, tas visaptvarošais. Caur mani, ja jums tiek pasniegti vārdi. Nu, lūk, un tie, kas sajuta, sadzirdēja, tie, kas grib atbrīvoties no savām vājībām, iegūstot 500 gadus atpakaļ izstrādātu instrumentāriju, mēs tikai vienu maziņu graudiņu paņemsim no šī tā visa, kas tur ir. Nu, tur viss ir ļoti, ļoti cieši ar reliģisko aspektu saistīts, jā, līdz ar to tas jau katram individuāli pēc tam. To visu arī var pielāgot bez reliģiska aspekta, bet tas jau vispār cits darbs. Ja mēs paņemsim vienu maziņu universālu lietiņu, kuru jūs varat izmantot tik viens, gūt rezultātu darbā ar savām vājībām dažādām. Nu, lūk, 9. februārī mēs sākam. Attiecīgi viss ir apraksts, kas, kur, ko un kā ir jādara apraksts zem video, tur ir viss minēts. Vai arī uz linku ieiesiet, jā, tur būs mājaslapā viss aprakstīts, kas, kur, ko un kā jādara, lai ņemtu dalību. Dalības maksa ir ļoti zema, simboliska, lai ik viens var vispār savu iegūt šādu pieeju, iespēju, uzlabot sevi, uzlabot savu dzīvi. Un, ja priekš jums ir barjerā šāda samaksa, jā, tur nelielā, kuru jebkurš var nopelnīt dienas laikā, jebkur šajā teritorijā, tad jautājums ir, cik jūs vispār sevi mīlat, cienat, jā, un vispār kaut ko gribat. Lūk. Par to tad jums vajag aizdomāties. Tie ir galvenie jautājumi, kurus jums sev vajag uzdot, lai vispār atbildes saņemt, lai kaut kas vispār sāktu sakustēties jūsu dzīvē. Lūk tā. Kāds būs tas process? Viņš būs savādāks nekā iepriekšējos klubos. Iepriekšējos klubos es devu informāciju, ka var teikt katru dienu. Šeit būs tā, ka
vairāk būs darbs individuāli, jo es ar katru strādāšu, komunicēšu individuāli. Ja? Tas, var teikt, būs tāds unikāls pieredze, tīri tā kā ar tādu treneri darbojoties. Tas ir viens. Otrs būs informācijas sniegšana reizi nedēļā, ja? Visu mēnešu ietvaros. Un vairāk būs tā kā atpakaļ saikni. Man vajadzēs, lai jūs arī iesaistāties, lai jūs strādājat. Un tie, kas negribēs iesaistīties, tie tad vienkārši arī gūs priekš sevis kaut ko, jo tur es tagad nestāstīšu, jo es laupīšu to iespēju, ko tas cilvēks pēc tam apzināsies, ko viņš priekš sevis gūst, ja viņš neiesaistās un nedarbosies un nestrādās ar sevi. Kaut kā tā. Ja ir kādi jautājumi, varat kaut kur komentāros uzdot, mēģināšu atbildēt. Tas ir tas. Un kas vēl? Līdz janvāra beigām cena tā, kas tur ir, zem linka, pēc tam viņa izmainīsies, būs lielāka. Līdz ar to, teiksim, rēķinieties. Ja es padomāšu, tad pēc tam vienkārši gribēsiet, maksāsiet vairāk. Lūk tā. Ja es ceru, ka jums arī jūs beidzot piekritīsiet, kā ar sevi jāstrādā, sadzirdēsiet šo impulsu balsi, dievišķo, kas caur mani tiek translēt un stāstīt jums. Veiksiet izvēli pareizo un izmainīsieties un sāksiet šo gadu jaudīgi. Jo vēl ir gada sākums, un izjutīsiet, kā viņš sākās jaudīgi, transformējoši. Lūk tā. Ar to es gribētu veikt šo video. Lai jums visiem ir labi, rūpēties par sevi, sargiet sevi, attīstaties, esat laimīgi un tikamies nākamais video. Ar jums bija Salens un tā. Čau!